Labvakar, El Paso! Ir 24. decembris, pareizs laiks, pusnakts. Šovakar ar bibliskajām ziņām jūsu ekrānos Oskars Simonovičs, Juris Jansons un Linda Leilande. Šodien aktuālais un svarīgais. El Paso vietējais brīnumdarbs vārdā Jēzus kādai sievietei atgriezis spēju runāt, bet aklam vīrietim redzi. Neticami. Āmen. Vēl ļaudis apgalvo, ka brīnuma rezultātā esot pabaroti vairāki tūkstoši bezpajumtnieku un pat piecelts kāds mirušais. Izklausās pēc krucifikcijas. Nē, tie ir kruci fakti. Citās ziņās El Paso beidzot ir pieņemts Howdy Partner attiecību likums, kas ne tikai legalizējas vienzimuma attiecības, bet arī tiecas izveidot juridisku ietvaru šādām laulībām. 2 vīrieši tagad varēs gulēt vienā teltī, Kopīgi jāt uz viena piepūšamā dinozaura un šaut viens ar otra revolveriem. Cik ilgi tu šo gaidīji, Juri? pārāk ilgi, Oskar. Tikmēr kaimiņvalstīs Sodomiešu valdība ir ratificējusi Sodomas konvenciju, kas tiecas risināt vardarbību pret sievietēm un Labāk pajautāsim Lindai, kāda laikapstākļi mūs šodien sagaida. Linda? Paldies, puiši! El Paso šodien gaidāms silts laiks. Rietumos būs plus 14 grādi un austrumos būs plus 18. Līdz ar to laika prognoze ir otrā, kas ir labvēlīga. Tomēr Sodomā laika prognoze nu gan nav labvēlīga. Vietām no debesīm līs milzīgs vāržu lietus. Cilvēkiem uz ķermeņiem uzmetīsies sāpīgi kunkuļi, un cilvēkiem paredzēto ēdienu apēdīs siseņi. Gaidāms karsts laiks. Līdz ar to laika prognoze ir 7. nelabvēlīgā. Ar jums bija pusnakts bibliskās ziņas. Linda arī nāks ar mums vai?